Re! Viss ēters ir te! Jāatzīst, pēdējās dienās gan laikapstākļi ar sauli mūs nav pārāk lutinājuši, bet skaidrs, ka kolīdz tā uzspīdēs un arī kļūs siltāks, cerams, daudzi steigs uz pludmali. Un siltajās dienās tomēr jāņem vērā, ka līdzpaņemtie pārtiks produkti, jo uz tukšu vēderi jau ilgi tur nepasēdēs tajā saulē. Jā, bāzīte ir jātur kārtībā. Jā, tie tomēr var strauji sabojāties, jo baktēriju skaits ik pēc 10 līdz 20 minūtēm palielinās veselas pat 2 reizes. Kolēģis Uldis Birziņš devās noskaidrot, kādus pārtikas produktus noteikti nekad nevajadzētu ņemt līdzi un ko pludmalē uz galda vai drīzāk uz sedziņas iesaka klāt pavārs Raimonds Zomers. Vasara. Pludmales pilns ar atpūtniekiem, kur pēc sauļošanās un peldēšanās labprāt uz vietas ietur arī maltīti. Citi dodas uz kafejnīcām, citi pārtiku paņem līdzi no mājām. Kādus ēdienus parasti, kad doties pludmalē, arī ņemat līdzi? Jā, mums ir gurķīši un burkāni. Augļus, varbūt uz vietas kaut kādu saldējumu tā nopirkt, bet neko vairāk dzeramo, protams. Pārtiks un veterinārijā dienestā atgādina, karstā laikā daudzi produkti strauji bojājas, tādēļ rūpīgi jāizvērtē, ko ņemt līdzi uz pludmali vai pikniku. Katras 10–20 minūtes no vienas mikroorganismu šūnas, no baktēriju šūnas izaug 2 šūnas. Ja? Tad reāli mēs saprotam, ka vienā kvadrātcentimetrā vienlaicīgi var būt 5000, un ja katras 10–20 minūtes, tad mums ļoti ātri tas vairojās, bet, lai saslimtu, piemēram, ar dizentēriju vai ar to pašu salmonelu, ir nepieciešams no 10 līdz 100 šūnām tikai produkti 1 gramā. Jūs vizuāli nevarat pamanīt baktērijas ēdienā. Siltā laikā nevajadzētu līdzi ņemt piena produktus, tajā skaitā biespienu, salātus ar krējumu. Strauji bojājas arī olu produkti, kontorijas izstrādājumi ar krējumu, kā arī gaļas produkti, kas nav marināti vai vītināti. Šefpavārs Raimonds Zomers stāsta un rāda, ko viņš ņemtu līdzi uz pludmali. Man šeit ir no kārtainās mīklas uzceptātas tienīšas, bet mēs varam nopirkt arī veikalā grisīnī, kas ir tādi maizes tienīši. Mums ir spāniešu čiņas, kas ir sagrieztas, un viņam tiešām nekas nenotiek. Mēs vienkārši varam viņus aptīt, lai tas būtu interesantāk. Pēc tam pavārs ķeras klāt arbūzam, kas tiek sagriezts un salikts uz šķīvja. Ir kazas siers, kurš ir burciņā. Tad vienkārši sieru salaužam un liekam pa virsu. Ja mums būs kāds svaigs baziliks, netīšām paņēmies līdzi, tad tas vispār būtu unikāli. Viss tiek apliets ar balzām etiķi. Avokādo. Vēl viena burvīga lieta. Pagatavošana prasa tieši gandrīz necik laika. Griežam uz pusi. Vienu daļu mēs varam masāt tāpatās. Tur mēs uzliekam olīveļu. Īstenībā, ja reiz mēs tā daram, vienkārši olīveļu, sāls un ar karotu viņu var droši apēst. Otra lieta – avokādo. Izgriežam viduci ārā un tur salikšu tomātus. Tie tiek pārlieti ar olīveļu, apkaisīti ar sāli un maltīte ir gatava. 2,5 minūtes, un mums jau ir gandrīz kā svēta galds, vai ne? Lai jums jauka diena! Uldis Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.